Un es biju Latvijas Mūzikas akadēmijas pirmā kursa studente un saņēmu zvanu Rīgas kinostudijas aicinājumu uz fotoprovēm pie režisora Vara Braslas, filmai, kas bija ieplānota, filmai Aija. Un pirmā tikšanās bija bez šaubām ļoti satraucoša un ļoti neaizmirstama. Un pirmās fotoproves, jo man uzreiz trāpījās proves kopā ar Eduardu Pāvulu, Randu Lietskalniņu un ar tādiem grandiem. Un pēc tam provēm, kad tikām safotografēti, un bija diezgan ilga saruna ar režisoru, jo viņš bija domājis man tādai mazai epizodiskai lomiņai. Un pēc kāda laika es saņēmu atkal zvanu. Es vairs neatceros, kas man zvanīja. Droši vien režisora asistenti vai nu. Dita, mēs vēlētos jūs arī aicināt uz kinoprovēm, bet citai lomai, Ieviņas lomai. Un tā. Un tad es atceros, ka bija arī Valdemārs Zandbergs, un man vēl ir fotogrāfijas no viss tā laika. Un ko es varu pateikt? Mēs ļoti daudz runājām pirms un pēc šīm provēm ar režisoru Braslu. Un, laikam kaut kas mums tā ļoti labi sapasēja, tais izjūtās, ka viņš mani ieraudzīja Ieviņu, un es viņā satiku režisoru un cilvēku, kuram var bezgalīgi uzticēties. Un, ja jūs man jautājat vispār par manām sajūtām, jo viņš bija mans pirmais režisors, bet nevienīgais, man ir bijusi sadarbība ar vairākiem kino režisoriem, tad ar Vari Braslu ir bauda strādāt, jo viņš ir tik jūtīgs cilvēks, tik labs psihologs, ka viņš izjūt, kas ir nepieciešams kurā brīdī aktierim, lai viņu noskaņotu uz pareizās nots, uz pareizā viļņa, uz pareizās noskaņas. Un nevelti, es tā pārdomāju, nevelti viņam izdodās fenomenāls bērnu filmas, jo, ziniet, panākt no bērniem vajadzīgo sajūtu un vajadzīgo darbošanos, to var tikai ļoti, ļoti labs psihologs, cilvēks, kas ļoti mīl bērnus un kuru mīl bērni.